Škoda Rapid ir automobīls, kas atgādina divas reizes samazinātu Škoda Superb. Tas nozīmē, ka automašīna no ārpuses izskatās pēc sedana, bet patiesībā ir hatchbacks, tātad bagāžnieku vāks atveras kopā ar stiklu. Visiem šī koncepcija ārkārtīgi patika, ko nevarētu teikt par automašīnas izskatu. Rietuma Eiropas klienti teica, jā, apjoms un izmērs ir labs, cena arī tā nekas, bet vai jūs nevarat šo automašīnu pataisīt mazliet stilīgāku? Nav problēma, teica Škoda. Mēs uztaisīsim Rapid Spaceback. Un mēs esam atbraukuši izmēģināt šo automašīnu vienā no stilīgākajām Eiropas zemēm, proti Itālijā. Par Itāliju klīst dažādi mīti, no kuriem daļa ir patiesi, daļa nevisai. Piemēram, nevajag iedomāties, ka visi itālieši pārspīlētā patriotismā brauc ar Fiatiem vai citiem pašmāju auto. Nē, viņiem patīk arī kaimiņu ražojuma automašīnas. Un čehu Škoda te sastopama negaidīti bieži. Jauneklīgais Rapid Itālijā jūtas kā mājās. Ieraudzīt automašīnu fotoattēlos vai, piemēram, izstādē ir viena lieta. Pavisam citādi automobils izskatās reālā vidē, uz ielas, tad, kad esat ar to pabraukuši. Tas ir tieši tas, ko mēs esam izdarījuši ar Škoda Rapid Spaceback. Un man jāsaka, ka automašīna patiešām izskatās eleganti, un paturēsim prātā, ka galu galā tas ir ne tikai mazās, bet arī budžeta klases automobīls. Te nav ne vēsts no progresīvās šķērsmuduļu tehnoloģijas vai smalkām daudzsvirpu iekarēm. Škoda Rapid ir tikpat vienkāršs automobīls kā krievu Polo sedans. Par ritošo daļu un gaitas īpašībām preses informācijā nav neviena vārda. Toties uzsvērts, ka Spaceback ir rekordliels salons un lielākais attālums galvas, kāju un visās citās pasažieru rumpja zonās. Loģiski domājot, Škoda Rapid Spaceback interjeram vajadzētu izskatīties tādam pašam kā parastajā Rapid modelī. Tomēr Škoda veikli izmantojusi situāciju un klusiņām uzlabojusi tās lietas, par kurām visvairāk tika kritizēta. Galvenokārt tas attiecas uz plastmasu kvalitāti un dažādiem sīkumiem. Tagad Rapid patiešām kļuvis par golf izmēra automašīnu ar Polo iekšu un arī Polo motoriem. Kopš Rapid bāzes modeļa iznākšanas kaut kas mainījies arī Volkswagen grupas motoru piedāvājumā, un Škoda arī to ir izmantojusi savā labā. Rapid Spaceback ir pāris jaunu motoru, uzreiz teikšu, ka vislabāk šo automašīnu pirkt ar benzīna dzinēju. Ar jaudīgāko 1,2 litru turbodzinēju versiju Rapid burtiski iet uz 3 riteņiem. Pagriezienos jūtama atšķirība no Rapid hatchbacka. Šīm modelim hidrauliskās stūres pastiprinātā vietā jau ir elektrisks. 1,6 litru TDI dīzelis iepratīm atsaucīgajiem benzīna dzinējiem šķita kūtrs un negribīgs. Rapid Spaceback ir arī viens lielāks 1,4 litru TSI dzinējs, taču tikai komplektā ar 7 ātrumu DSG ātrumkārbu. Škoda beidzot ieskatījusies patiesībai acīs un sapratusi, ka no Rapida nekāds lētais budžeta automobils nesanāks, un tāpēc centusies to iespēju robežās padarīt, stilīgāku. Un šobrīd jūs skatāties uz visstilīgāko Spaceback versiju. Te ir tāda melna stiklota aizmugura, un tas viss kopā saucas stila pakotne. Principā, ja automobils ir balts, tad mašīna pārvēršas par tādu kā braucošu iPhone. Sekot apzīmējumam Young Compact Car, jeb jauns kompaktais auto, Rapid nebīstas košu virsbūves krāsu. To varēs nopirkt koši zaļu, sarkanu, zilu vai pat dzeltenu. Īstens Škoda lozunga Simply Clever piemērs ir Rapid ksenona lukturi. Tā kā to gaismas stiprums ir tikai 2000 lumēnu, starmešiem nav nepieciešama obligātā automātiskā augstuma regulēšana un mazgāšanas sistēma. Nav šaubu, ka tie būs lētākie oriģinālie ksenona lukturi pasaulē. Taču to mēs uzzināsim tikai tad, kad tiks izziņotas Rapid Spaceback cenas. Un tā ir vislielākā šī modeļa intriga. Volkswagen koncernā pat labam notiek nikna ķīvēšanās par to, kādā cenu diapazonā vajadzētu likt čehu automašīnu, kas bija iecerēta kā dārga Dacia, bet beigās iznāca par lētu Golfu. Škoda Rapid pirmais izlaidums pie mums un arī citos tirgos palika drusku nesaprast. Galvenokārt tāpēc, ka automobils ir tikai nedaudz mazāks par Škoda Octavia, toties nav divas reizes lētāks. Divas reizes lētāka nav arī Škoda Rapid Spaceback versija. Tomēr šis formāts mums ir saprotamāks, un mēs zinām, kāpēc šādu automobili varbūt vajadzētu iegādāties. Tomēr paturēsim prātā, ka šajā gadījumā par tādu Dačijas līdzinieku mēs runāt nevaram. Un pabraucot ar automobili, teikšu tā, labi, ka tā.